Labs vakars! Nolasēšu fragmentu no Garstosta bārniem Sirdsbalss. Lai cik toļi tu ītu, atgodoji savu mierki, dai kam esi devīs ceļā. Uzatici savai sirdei, kas nikod namalos, I izvest tevi laukā no visiem naceļiem, kuros būsi nosablaudējis. Dzēvē nevienmēr viss notiek tā, kā gribētos, bet nedrēksti pasadūt. Arī tad, kad domāsi, ka esi palicis viens, te nebūs taisnība. Uzatici savai sirdei. Arno aizviere acis. Tad, kad atviere, vairākas reizes samīdzi vaļā, I cīši I neticēja tam, ko pats redz. Tī, natoļi no Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas laternu izgaismotajā laukumā spūdri mirdzēja sniegporslas, lēles, vizuļaini boltes I mardzūšas. Tas bija tas magiskais laiks, kad līkās, ka sirds izkuss no prīka, verūtīs itamā breinīgajā sniegporsleņu dancī. Vaicosit, vai sniegšana tai varēja posteigt zānu. Lai arī redzētais likos tik breinum skaisti, tūmēr posteigumu radīja pilnīgi koč kas cits. Gracioz izplašot savus spornus, no tymsas cauri sniegporslam izlidoja nas kas cīši sovaids. Daudz mirdzūšoks par sniegu, leloks par pošu leloko sniegporslu. Nezināmais lidūns cāli I gaisīgi lidoja ora lampas radētajā zelta gaismā. Jo sovaidais mirdzums vilinoja Arno, da I tuvok, kab aplūkotu I tū naparastu radību. Zāna posteigums kļuva vēl leloks, kad jis dagojas tuvok zeltainajai gaismai, bet tomēr īvārojot nelielu distanci, beidzot saprata, kam tad pīdar itī mirdzūšie sporni. Tīs bija tauriņš. Nu, I decembra vidā, kad visi normāli tauriņi jau sen devušies pie mīra, saleiduši siltos I drūšos vīteņos, itis skaistuļs ar saviem trauslajiem spornim, grīzēs vīnā dancī kūpā ar zīmes viesnesiem sniegporslam. Jis nesabeida ni snīga, ni soltuma, kas lāni auga ar viņu leloks I leloks. Vairākas reizes samīdzot acis cīti vaļā, paberzējot savu jau nedaudz nosalušo dagungolu, Arno juta, ka tauriņš nalidinos vienkoši taipat. Likos, ka jis grib ko sacēt. I cauri sniegporslam skrīnu dabasūs izdancoja arī kaidas nesaprotamas zīmes, bet varbūt nevis zīmes, bet gan burtus. Tai, vai nu soltuma man tā riktēgi rodētīs sokuši visaidi breinumi, vai arī itas tauriņš teišām grib man ko sacēt. Arno pavisam samuļs klusi pie sevi murminoja. Likos, ka es saprat zāna saceitu, tauriņš uzmirdzēja pavisam krošņi, jo sudobrā mirdzūšu spornu golūs paspēdēja spilgti zilas gaismeņas, kas snīgā veidoja vizuļojošas ānas. Pateišam, verūtīs taišņi itamos ānos, zāns izlasēja tū, ko tauriņš gribējam pasciet. Tas bija viens vienīgs vords, kas pasarodēja snīgā. Uzmirdzēja pazuda sniegporslu boltumā. Paglop. Paglop, kas te vispār teic notiek? Arno saprata, ka ir nedaudz apjuts. Viss likos tik neticami, jūceigs tauriņš zīmes laikā, kurš I vēl mēģinoja ar jū sazazinot, I kuram, kā izaroda vāga paļēga, kurš jū izglobtu. Bet nu ko? Nu zīmes, nu snīga. Ja sūplok neatceros akadēmijas sāka, gar kuru tik daudz reižu rīts, varētu domāt, ka tas ir sapins. Bet nā, tas viss bija pa eistam. Es tiešām nesaprotu, ko tu gribi no manis. Arno nadrūši vaicova ar acīm meklējot spūžu tauriņu, kurš pieški bija pagais. Nu, I cikom zāns uzmanīgi skatējos snīgā atstotos ānas, tauriņš bija pagais kopā ar to pošu sniegporslu mokījuni, kas bija aizslaucēts arī paļēgā saucīni. Pieški sniegs porstoja snikt. Vienā šaļtī viss palika ar viņu tumsoks, rodūtu dīvaino sajūtu, ka tūmā redzētais ir bijis viņa sapans. Laternu gaismu nedaudz nūraustējos, Arno saprata, ka jām sots palikt nedaudz bailēgi. Nezinot, no ko jām vajadzētu beitīs, zāns mudri sots ītis sātu. Uzvalkot capuri pori ausim, jis nesadziedēja tūmā vīgli skonūšu, mozam zvorguļēšam leidzēgu balstaņi, kas nūzvanēja paglop. Sātā Arno sasajuta drūšeibā. Mama bija izvorējusi gordu zupu, ko kotra mīlēja gleitā bļūdiņā. Arno viņa tāņ pamanēja, ka bļūdeņa surpusē redzams mirdzūšs tauriņš. Lāna ar lizēju kādūt zupu zāns nadrūšu vaicova. Mamu, vai zīmā arī tauriņi lidoja apļēk? Nu, es domāju, vai ir tādi tauriņi, kurus var īraudzēt arī zīmā. Tropusātos tauriņus noteikti var redzēt arī zīmā.
bet parostī tauriņi, kas pļovos lidoja apliek, tā jau sen kaiguļ zīmus mīgā, mammas maiduļ sacēja. Varbūt tāvs ir redzējis kaidu tauriņi zīmā. Tauriņi? Domāju, ka nā. Ja nu vīnēgi, tas ir kaids burju tauriņs, kam naškodēja ni snīgs, ni soltums. Labsirdēgi smejūtīs, sacēja tāvs. Burju tauriņs? Neskaidri numurmanoja Arno. Tymā pošā šaļtīgi un dreiž vai aizarējūtīs ar zupu. Jis nebija nu tīm, kas ticēja fejoma visaidom burvesteibu padarēšanam, bet redz, būšu taids burju tauriņs. Vokorā palīdzam sautos sagas, Arno samirkšķinoja acis. Likos, ka naskas tymos ir īkrits. Jau 3. reizi samīdzūt acis, zāns pieški saprata, ka uztobā nav vīns. Vīgls vieja daskoriņs būdām i rau, pieški uztobā pie lūga pazibēja naskas mırdzūš. Nīvtīs bija nasiņ orā redzētais tauriņs. Tu, kā tu te tiki? Tas taču nav īspējams, apmuļš sacīja Arno, labi zinot, ka tauriņi taču narunoja. Es visu laiku biju tavā kārmanā, skainīgi nūzvenēja spūžais liduņs, aizplēvojot pa uztabu. Tu mani atnesi savu sātu, es, nokļuvu siltumā, beidzot atgivu savu balsu. Taidu tauriņu, kas lidoja zīmāja snīgā, nemaz nav. Ja nu vienīgi burju tauriņi, nā, bet taidu taču nav. Pīsacējs glutā pusādus, apjēmīgi sacīja zāns. Ir burju tauriņi, melodiski izskanējos mozo lidoņa balss. Tev taču arī ir burju spiejas, tu tā sasarunāji ar tauriņi. Es nerunāju ar tauriņi. Nu labi, sajīt, ka runāju gan. Bet es pat nezinu, kā man sajīt saprast tū, ko tu soki. Školā man tauriņu valodu navuicēja. Es arī nāsu Harijs Poters vai kā cits burju zāns. Es esmu pavisam parosts, apjēmīgi sacīja Arno. Tu nāsi parosts, tev ir laba sirds. Vai atcerīs, ka itamā vasarā tu palīdzēji tauriņam, atsainajam raibeņam, izaglobt nu kača nogim. Itas tauriņš nokļūs brēvībā, tevi apveļtēja ar eipašu spieju, prasmi sadzirdēt tauriņus. Pirms Zīmassvētku laiks ir brēnumu laiks. Šodien tu beji klot, kad vaļā bija magiskos durovas, kuras ielaida mani īškā jūsu pasaulī. Dzindzinoja tauriņš. Durovas, tīpi školas bija tikai laterna i snīgs, domīgi sacīja Arno. Lelos snīgporslas, izgaismotas laternas zelta spaitūs, var attaisēt magiskos durovas. Nu, tu prīcajūtīs par brēnēgu dabas skaistumu, ar savu labsirdēgu sirdi i nāpjaustajam spiejumu, atvieri mūsu pasauli vēl plotok. Mozais liduņs jau dzindzinoja pie zāna auss. Ar savam spējom Arno klusi murmanoja. Ja tu vēl joprojām domāji, ka nāsi eipašs, tad varu tev pačukstēt. Mūsu globējām ir kaida superspēja. Jis prot runāt skaistā burju valodā, savā eipašajā valodā. Es nīvvien atkloju, ka saprotu tauriņu valodu. Ko tad vēl sprotu? Pošteikti vaicova Arno. Tu saproti ir runāja latgaliski. Te ir valoda, kas gojusi kopā ar tevi no mozam dīnam dzīšmu i posaku veidulā. Tīs tevi ir darējis stipru, ir ļos izaugt par lobu cilvēku bārnu. Mūsu globējam pormaiņu ceļā nūderēs valoda zinošanas, sparēgi nūskandinoja tauriņs. Runot latgaliski, vai tad te ir kaida superspēja, kad školā puļciņā, kas jo īsavojas latgaliski, tīs līkās pošsaprūtami, na grūši, na vīgli, vienkoši jodara. Bet superspēja, par to jis nekod nebija aizdomojis. Tas viss joprojām likos, ka ir tāds liels sapnis, no kura grūši pasamūst. Bet varbūt jis patiešām gulēja, ja tas bija viņa cīši dzēvelīgs, izpilgti krosains sapnis. Taidi taču māc būt pareiz. Nā, tas nav nekāds sapnis. Ja man ir vajadzēja to palīdzība, ej lūdzu kopā ar mani iz puču pļovu. Smalkā balstaņā nūdzindzinoja tauriņš, ka es pātu nolasēt zāna dūmas. Iz pļovu. Tu taču saproti, korā ir zīma. Puču nav, bet pļova ir vīna lela snīga kupona. I vispār, mēs esam Rēzeknē, pilsētā, i da tovas pļovas būs toļi jobrīn pa snīgu, smejotīs sacīja Arno. Aiz laternas gaismas, i snīgporslu aizkara joprojām vēl ir atvārtas durvas iz manu pasauli. Man tiešām vāga to palīdzību, mums visiem, skumīgi nosapilta mirdzošo spornu eipašnīgs. Mums visiem? Kam visiem? Zāns jau atkal soka uzatrauktīs. Laika nav daudz. 21. decembris ir magisks laiks, kad durvas obu pasauļu starpā ir vaļā līdz 12. naktī. Mūsu puču pļovā ir uzbrucis ļaundars, kas visas pučas sasolda lada gobalūs.
Ja puču vaira nebūs, pazusim arī mēs. Tauriņu viestījumā ir sacāts, ka mūsu pasauli var izglobt tīs, kuram ir labsirdīga sirds, i kurš spēj saprast ar tauriņiem. I kas nav mums svarīgi, jis mok runāt kādā magiskā savu senču valodā. Tātad tu esi tu, napacītīgi dzindzinoja tauriņš. Es nāsu nekaids varonis, esmu parasts zāns. Man dažreiz ir bail no tymsas, man cīši nepatīk ziernūkļi, es noteikti nāsu eistais. Arno soka meklēt attaisnojumus, ka tikai nebūtu joīt paļēgā tauriņam tamā brīsmīgajā cīņā, par ko nekas nebija īsti skaidrs. Nu, tu vari mums nepaļēdzēt, bet tad mūsu pasaules aizies pūstā. Ja laika vairs nav atlīdz daudz, precizok to jau ir pavisam mos. Tauriņš apsasiedis palūdzis, izkumēgi pasivieri pa lūgu. Itei bija cīši nepateikama situācija. Arno patiešām domāja, ka nav nekāds drūsminīgs, bet īškējos sirdsbalss smudinoja paļēdzēt, čukstūt, ka viss taču būs labi. Tauriņš, kā sadziedājis zāna pordūmas, strauji apmeta gaisā lūku un uzskandinoja: Ej, mam! Nozipsnēja murdzūšu gaisma, i pieški Arno jau bija apsagierbījis, izstovēja pie šudiņ jau redzētos laternas. To zeltaino gaisma sasavējos ar sniegposlu mokīvni, īraunot gaismas virpulī, samilsušu zānu i tauriņi, kas sēdējo kārmanā. Arno atvier acis i saprata, ka atcerūn zaļā pļovā. Naskur gaisā izdziedēja maigi skanūšu sanūņu, kas mīrēgā balsā sacēja: Laiks ir nenotverams gaismas stors. Jis klusēja, reizē ir bezgaļīgi skaļš. Kā tavs vaicojums? Tu jau pats zini, kurs vaicojums. Skrīn, laika vaira nav daudz. Paldies!